Esiet sveicināti Halkalī dzelzceļa stacijā. Jā, tātad es gaidu savu vilcienu uz Sofiju. Uz Bulgārijas galvaspilsētu, kurš attiecā 8 vakarā. Tagad ir mazliet pāri 5. Tā kā vilcienā nav restorānu vagoni, nav ēdināšana, tad man ir jāatrod kaut kāds veikals, kur nopirkt kaut kāds uzkodas, kaut kādu ēdienu paņemt līdzi. Un otrs, kas ir pašam arī jāpēd. Tāpēc iešu veikalu meklējumus un noteikti jānopērk ūdeni, būtu izslāpus. Interesanti lieta, ja, kas ir, iegāja pārēst kebabu, ja, bet tādā, tiešām vietējā kebabnīcā apkalpoja man tur, baigi forši tiešām, visu cieņu. Jā, tagad ienāca lielveikalā. Domāju, nopirkt, paiku kaut kādu, ceļam vilcienā, ko ēst. Kas izrādās? Pat cik esmu paēdis, es nevarēju vispār saprast, ko ņemt. Paņēmu kaut kādas mistiskos riekstiņus un 2 ūdens pudeles. Ūdens tas ir, pats par sevi obligāti, bet, jā, tad, kad tu esi paēdis, tu veikalā vienmēr iepirksi mazāk. Tātad, ja negribi pārēsties mājās un grib arī ietaupīt naudu uz pārtiku, pirms doties uz veikalu paēdi. Protams, izņēmums ir tad, ja tev pilnīgi tukšs leduskapis. Jā, te tāda pilnīgi normāla parādība, jā. Pidaras busiņi piebrauc, apstājās tieši uz gājēju pārējais. Un tas nav tikai šis variants. Tāds gadījums es šeit esmu novērojis diezgan daudz. Tā kā, ar satiksmes noteikumiem viņiem ir, stipra klibo. Tā gājēji pārējais zebra nozīmē viņiem nevis to, ka tu vari droši šķērsot, bet ka tu te drīkst šķērsot, bet, mašīnas apatām tev pisīs virsū. Tā kā tā, šeit viņiem ir vieta izaugsmai. Jā, tātad atgriežos Halkalī stacijā, izskatās, vai jauna stacija, vai, samērā nesens facelifts. Ja, tātad diezgan skaisti uztaisīt. Tātad man ir jāuzbrauc pa eskalātoru augšā. Un tur tad tālāk būs jāiziet arī security, tāds, lidostas stila. Es gan nezinu, cik tas stingri. Vai, piemēram, laptops būs jāņem ārā un tam līdzīgi, to es zināšu vēlāk. Bet jā, security tur būs jāiet. Jā, tagad notiek pasažieru pulcēšanās pie iekāpšanas, brīz laidīs iekšā. Jā, kā var redzēt, te jāiziet cauri kontrolei. Tikai tad var tikt iekšā. Un, jā, rakstīts, ka drīz varēs. Rakstīts 20 minūtes pirms, bet es ceru, ka ātrāk jau varēsim. Jo, gribās savā privātā vietā apsēsties un izlaist kājas un tam līdzīgi. Jā, izgāja drošības kontroli super ātri. Nevienam nekādi jautājumi nebija, nekāda laptopa nav jāņem. Metāldetektors vispār ir pilnīgi huiņi. Visi iet, visiem pīkst, bet visiem ir pohuļi. Tā, man tagad jāatrod ir vagons 483. Šeit es redzu 484. Tad jāsaprot, kādā virzienā mums tā vagona uzskaita ir. Tā. Tagad skatāmies. Tur mums ir 483. Jā. Vilciens tīri glīts izskatās. Jā, ļoti normāls vilcieniņš. Man tā parāda, kurā vietā? Tā, te mēs esam tagad iekšā. Tam. Duša ir. Jā, kaut kas gan vispār aizkrauts. Tā, un tagad ir vieta numur 11. 11. Uz pašu galu, uz pašu sākumu.
Jā, šeit tomēr ir forši iekāpt pirmajam. Sevišķi, ja tev ir sava atsevišķa būda. Nu, lūk, šī ir mana būda. Un šeit es dzīvošu turpmākās kaut kādas 14 stundas. Nu kā, uzreiz jānovērtē, kas te ir. Durvis ciet. Tā. Te mums ir kondiška. Varam temperatūru regulēt. Dažādi apgaismojums līdz šitā te. Šitā kaut kāda naktslampiņa. Īsāk sakot, man jau šķiet, ka ir tīri forši, jā, nu, galvenais, ka, nu, pašam savu istabu. Tā, kas te ir? Te ir leduskapis. Te ir kaut kāds minimāls uzkods, lai galīgi, tas ir tiem, kas ir, nu, galīgi aizmirsuši nopirkt paiku, lai galīgi badā nenosprākt. Ok, tā, elektrības stepsels ir. Nē, viņš nav aizlīmēts, bet, nu, galīgi netīrs, ja, tas, nu, te kādreiz kāds ar mitro drāniņu, ar mitro lupatiņu gan būtu varējis noiet. Te ir gultas vieta. Gultas vieta, jā. Es paņēmu, man liekas, apakšā. Nu, es 11 paņēmu, jā. Kas tur augšā? Augšā tur arī it kā ir. Nē, nu, te redzēs. Tas un kā. Lodziņu arī var atvērt. Tas ir cool. Žēl, ka nevar vairāk atvērt. Tas būtu daudz labāk. Bet jau, ir ok. Sākam arī braukt ļoti precīzā laikā. Tīri labi pārrunamies. Mēs kā otrā pusē izskatās. Tad tā kā bišķim vairāk var redzēt. Arī šeit ir tāda paša mikrorajona kā mums. Kad skatos, šīs laikam ir tāds, nu, vai nu svaigi uztaisīts, vai svaigi renovēts, nevar saprast. Nu, attā Stambula. Man šeit patīk. Būšu atpakaļ. Jā, kaut kādu iemeslu dēļ mēs te apstājāmies. Visu laiku braucam. Un gan jau ir kāds iemesls. Varbūt kāds vilciens jāpalaiž vai kā. Jau manīsim. Šeit iekārtojas savu gultu, ja, tad to lāvu nolaiž uz leju un tie sēdekļi konvertējās pa gultu. Kas ir interesanti, jā, ir iedot gultas veļa, palaks, vēl viens palaks, spilvens un spilventēna. Sēgas ir, jā, rekur, es redzu, goddammit, tagad tik ieraudzīju, sēgas arī ir. Jā, tātad pilns komplekts ir. Es domāju, ka man sēgas nebūs vajadzīgs. Nu, negribu tur krāmēties. Kaut kā varbūt tas var paņemt, uzgriezt mazāk, zemāku temperatūru un apsakties ar sēgu. Tad būs tas gulēšanas režīms tuvāks mājām.
Jā, vilciens iet ļoti nevienmērīgi. Brīžiem viņš brauc ātrāk, brīžiem ļoti lēni, brīžiem apstājās, kā piemēram tagad. Tā kā, nu, tāds baigi dīvainais braukšanas režīms viņam. Bet citādi viss ir labi. Vilciens ērts. Ķemertiņš ir galīgi garām. Ķemertiņa apskats es uztaisīšu šodien. Kaut kad uztaisīšu, jā. Tā kā to jūs ar sagaidīsiet. Un vispār baigais miegs nāk. Tā kā pastāv ļoti liela iespēja, ka šis ir pēdējais video no Turcijas. Ja? Nē, nu būs vēl video pie robežu kontrolas, ja, bet tāds tīrais Turcijas video laikam šis ir pēdējais. Tā kā čau visiem un pisam ogu. Jā, ir pulkstens 2 naktī. Jau 6 stundas es te uz šitā vilciena. Kaut gan nemaz nejūtu, ka laiks paiet, jo te tik foršs miedziņš ir. Jo, gulta ir ārkārtīgi laba. Un tā aizmiedz, un viņš tā līgan iet, un arī tu temperatūru var uzgriezt. Tā kā tiešām laiks paskrien ļoti ātri. Es domāju, ka būs jāiet arī ārpusēm. Būs pasas kontrola. Tādā vietā kā Edirne. Jā, vismaz varēs arī izlocīt kāju mazliet. Nav nemaz kā nojausma, cik ilgi laika tas viss aizņems, bet es saprotu, ka tur būs jāiet ārā pie vienas būdiņas, kur jāatrāda uz pasas. Labi, ja tā. Tad es būšu palicis Turcija un atpakaļ Eiropas Savienībā. Jā, tātad visiem ir jāizkāpj ārā šeit no vilciena un jāparāda pase, lai iespiež zīmodziņu. Protams, katram pašam ir jābūt klāt. Un, jā, ko viņi dara? Viņiem īsi pirms brauciena sākuma bija veidlapā, kā teikt, papīra lapa tika kā teikt, tika iznēsāta pa vilcienu. Katram bija jāieraksta savs vārds, uzvārds un pasas numurs. To lapu viņi iesniedz šeit un skatās, lai pasažieru skaits sakrīt. Un jā, nu tā apmēram tā rinda šeit ir. Un no šī brīža mēs būsim izbraukuši ārā no Turcijas. Jā, tātad beidzot iebraucām Bulgārijā. Un ir atkal iespēja izkāpt ārā. Kaut bija starp robežām, bija, nezinu, kad 4 vai 5 stundas muļļaušanās, nevar saprast, kāpēc. Jā, ir tagad. Ja ir iespēja izkāpt, tad ir jāizkāpj. Nu, lūk, esam atpakaļ Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, vairs nav vajadzīgs e-sims, strādā man parastā simkarte, kas vēl neviens neko nepisās klāt, viss normāli. Sliktums, jā, ir jau jūtams vēsums, ir plus 16 grādi, tikai nav vairs karstās naktis, jā, bet nu, kā ir, tā ir. Nu, lūk, mums tikko bez lokomotīvas atstāja, ko, nu, pakaļā viss. Nu jā, te bija tā, ka dokuments pārbaudīja vilcienā, bet tomēr tagad, kad piestājām Bulgārijā pirmajā vietā, visiem jākāpj ārā un jāiet rindā pie būdiņas tieši tāpat, kā izbraucot no Turcijas. Jā, tagad ir 29. jūnijas, ceļojuma pēdējā pilnā diena. Mazliet skumīgi, godīgi sakot, gribētos otro apli,
Bet jā, arī uz mājām gribās. Jā, tā kā šodien apskatījuši Sofiju, arī rītā apskatījuši Sofiju, nu rītā mazāk, šodien vairāk. Un jā, tad būs lidojums uz mājām un būs arī kopējais ceļojuma apkopojums. Laiks ķemertiņu apskatām. Jā, tāda ķemertiņš uz vilciena, Sofija Express. Tad ir samērā plaši, gan ir viens spogulis, viens dubšulis stāv. Jā, un te ir rakstīts, jā, ka tātad, ja šo nospiežu, tad ūdens tek ar beglas strūklu. Te ir zīmes. Te var skuvekli pielikt. Un jā, notiepots. Neizskatās baigi sapulks, ja te var redzēt. Arī lupat nav bijusi kaut kādu ilgāku laiku. Bet caurmērā ir ok.